Pirms kāda mēneša kopā ar bīskapu Kasparu Šternu bijām Amerikā, kur arī veidojām mūsu partnerattiecības, arī tur piesaistām līdzekļus dažādām stipendijām. Un vakar mēs sēžam viesnīcā, ieslēgts televizors, nekāda normāla kanāla vai nu nebija, vai neatradām. Runājām par dzīvi un fonā pamanām, ka iet tā filma par, Holivudā ir tāda komēdija par Noasu. Kaut kāds, kā sauc, kas par Evans Almaitijs. Ja? Esat redzējuši? Tur līdzīgs stāsts Bībeles stāstam, protams, viss piemērots komēdijas vajadzībām, bet ideja tāda, ka nāk plūdi un šis cilvēks saņem norādījumu būvēt no šķirstu. Un, protams, sieva ir neizpratnē, darba kolēģi ir neizpratnē. Bībeles stāsts jau ir ļoti īstenībā konspektīvs, ņemot vērā, cik būtībā tas ir fundamentāls notikums. Bet mēs varam iztēloties, ja tu tur, kur jūra nav, būvē šķirstu, kas ir kāds 130 metrus garš, tad jautājumi rodās, vai ne? Un par viņu smējās, viņi mēģina atrunāt, un viņš turpina to darīt. Un man tajā brīdī tas tā saslēdzās, ka īstenībā kaut kāda līdzīga sajūta bija tad, kad mēs sākām BPI. Es nevarēju pamatot, kā mēs to samaksāsim. Man prasīja, vai studenti būs. Es nevarēju garantēt, ka studenti būs. Es vēl nezināju kopā ar tiem, ar ko mēs to sākām, kas būs pasniedzēji. Un būtībā tur pamatot īsti neko nevarēja, bet bija tā sajūta, ka tas ir jādara. Un jautājums jau nav par Holivudas komēdijām, bet es domāju, ka tā ir tāda laime dziļākā izpratnē dzīvē piedzīvot tos brīžus, kad Dievs tev kaut ko liek sirdī, un tu pat nevari to loģiski izskaidrot, bet tā pārliecība iet tam visam pāri. Un tas nav tāpēc, un to var atpazīt, tas nav tāpēc, ka tu esi kaut ko sadomājies, ka tev ir piemeties kaut kāds mesijas sindroms, un tad tu te uzbāzīsies visiem ar saviem risinājumiem. Tas nav tas. Bet ir laime piedzīvot tos brīžus, un es esmu priecīgs, ka toreiz Dievs man tajā iesaistīja, un gadiem ejot daudz no jums. Un mēs esam saķēruši, satvēruši to aicinājumu un turpinājuši ar to iet uz priekšu. Un paldies tiem, kas no jums jau pašā sākumā nevis izšaubīja, bet atbalstīja. Jo tajā brīdī, kad tas viss sākās, reizēm tas līdzsvars ir ļoti trausls. Tas var nosvērties uz vienu un otru pusi. Un tāpēc ir svarīgi, ka mums apkārt ir tādi cilvēki, kādi bijāt jūs, kas nosver tos kausus pareizā virzienā. Ka vienā brīdī tomēr tā ticība ir stiprāka par šaubām, un mēs turpinām iet uz priekšu. Un es domāju, ka katram no mums ir svarīgi dzīvot ar šo atvērtību tādām neiespējamām lietām, kuras tu nevari izrēķināt, pamatot un pierādīt, ka tas izdosies. Tur sākās ticība. Un runājot par to atvērtību, tas jau ir arī advents stāsts, tas ir Ziemassvētku stāsts, vai ne? Jo viena no Ziemassvētku vēstījumiem ir šī, ka Dievs nemeklē pilnīgus cilvēkus, perfekts cilvēks, viņš meklē atvērts cilvēkus. Un tieši tāpēc tas ir evaņģēlijs, jo ja Dievs meklētu pilnīgus cilvēkus, tad mēs neviens nekvalificējamies. Bet viņš meklē atvērts cilvēkus. Un tāpēc vienmēr ir tas jautājums, vai es esmu atvērts tam, ko Dievs grib darīt manā dzīvē. Un tas nav kaut kāds vienreizējs moments kaut kad dzīvē, bet
Tas būtībā ir tas, kas raksturo kristīgu cilvēku. Ka viens kristīgs cilvēks cenšas dzīvot ar atvērtību Dievu priekšā, ko Dievs vēlas darīt. Bez tās atvērtības mēs varam mētāt visādas teoloģiskas frāzes, mēs varam uzdot visādus pārgudrus jautājumus, meklēt visādus teoloģiskus strīdus, mēs varam par daudz ko ņemties, un tas nekur neaizved. Bet tas, kas uztais to pavērsienu, ir atvērtība. Tad, kad Dievs runā radīšanas stāstā uz matēriju, uz kosmosu, tad pietiek ar to, ka Dievs saka, lai top gaisma, un gaisma top. Bet tad, kad Dievs kaut ko vēlas darīt tavā dzīvē, tad Viņš respektē to, kā Viņš tevi radījis, vai ne? Un Viņš tevi radījis savā tēlā un līdzībā ar iespēju izvēlēties. Viņš tev ir devis gribu un spēju atsaukties vai noraidīt. Un Dievs to respektē. Un tāpēc, tad, kad Dievs kaut ko vēlas darīt garīgajā pasaulē, tev apkārt un caur tevi, Viņš nekad nedara to, nerespektējot tavu atsaukšanos. To mēs redzam arī pie Marijas. Atnāk eņģelis, paziņo, ka viņai dzims dēls, un tas būs Dieva dēls. Bet no Marijas tiek sagaidīta atbilde. Un Marija saka, lai notiek tā, kā tu esi runājis, lai man notiek pēc tavu vārda. Tā ir tā atvērtība. Un pirms Jēzus dzimšanas, pirms tika atrasta tā vieta kūtiņā, kas arī nebija perfekta vieta, bet bija atvērta vieta, vispirms vajadzēja būt atvērtībai Marijas sirdī un zem Marijas sirds. Un arī, protams, Jāzeps sirdī. Bez viņa atvērtības tas nevarēja notikt. Un tad vēl viena lieta, par ko man ir bijis jādomā šajā advents laikā, jo tiešām šis advents laiks ir īpašs, tāpēc arī mūsu ģimenē tagad aug mazs bērniņš, kuram šodien paliek 2 mēneši. Un cik tas ir interesanti, ka Dievs ienāk pasaulē kā mazs bērniņš. Es zinu, ka jūs to visi ziniet. Tas jau ir tas pats vecais Ziemassvētku stāsts. Bet tā ideja jau ir tā, ka Dievs pie katra cilvēka, pie katra no mums atkal un atkal nāk kā mazs bērniņš. Kaut kas tik ļoti spēcīgs, kas izmaina visu tavu dzīvi, bet kaut kas tik trausls, ja tu neveltīsi tam uzmanību, šis bērniņš nevar izdzīvot. Tāda ir Dieva atklāsme, tāds ir Dieva pamudinājums. Dievs pasaulē pie katra cilvēka nāk kā mazs bērniņš. Viņš var atklāt visdziļākos noslēpumus, bet šī balss, kas var atklāt mums visdziļākos noslēpumus, apklusīs un nomirs, ja mēs nebūsim pret to uzmanīgi. Un tāpēc jau ir tā, cilvēki, kas nav atvērti pret Dievu, pēc tam laika nav atvērti pret dzīvību un pret bērniem. Un cilvēki, kas nav atvērti, respektīvi tauta, kas nav atvērti pret bērniem, pēc tam brīža nav atvērti arī pret Dievu. Tās ir ļoti divas saistītas lietas. Atvērtība dzīvībai. Atvērtība trausliem sākumiem. Reaģēšana ne tikai uz to, no kā vairs nevar izvairīties, tad, kad mēs esam iedzīti stūrī, bet cenšanās saklausīt, ko Dievs man tagad saka. Un es esmu pateicīgs, ka es ticu, ka tādus cilvēkus caur gadiem Dievs ir izvēlējis un aicinājis mācīties BPI. Tie ir cilvēki, kas ir ieklausījušies tajā trauslajā balsī, kur varētu arī ignorēt, bet viņi ir izvēlējušies viņā ieklausīties, un tad Dievs no maza bērna var izaugt par pasaules un mūžības valdnieku. Pavisam nesen mēs Ventspils baznīcai uzlikām krustus. Es gribēju parādīt, lai jūs arī papriecājaties. Paldies, kāda klātesoša arī atbalstīja finansiāli. Vai nav skaisti? Ventspils baznīcai nebija krusts. Un manas meitas draudzene turpatās blakām gāja skolā.
Viņi bija gājuši garām Ventspils baznīcai daudz gadus, bet nebija zinājusi, ka tā ir baznīca. Un tad radās tā ideja. Baštiks arī atbrauca ciemos un parunājām, un viņš arī sacīja, tā ir laba ideja. Un uzlikām krusts. Un kas tad ir krusts? Krusts ir tā vertikālā un horizontālā līnija, kas satiekas. Tā vertikālā līnija ir mūsu tiekšanās pēc Dieva un Dieva mīlestību uz mums. Bez tās mēs nevaram iztēloties garīgu dzīvi. Un horizontālā līnija tā ir Dieva tiekšanās uz apkārtējiem cilvēkiem caur mums. Un mūsu tiekšanās pēc citiem cilvēkiem ar to pieredzi, ko mēs esam piedzīvojuši no Dieva. Un tur pa vidu, kur tās divas līnijas krustojās, tur ir Dieva aicinājums un tur rodas draudze. Ja ir tikai vertikālā līnija, tad pēc tāda laika tā ir diezgan pašcentrēta garīga prakse, kur pārējā pasaule var iet, kur viņi vēlas. Galvenais, ka man ir kaut kāda garīga pieredze, un galvenais, ka citi man netraucē. Tā nav kristietība. Ja ir tikai horizontālā līnija, tad pēc tāda brīža tas ir sociālais darbs, kas līdz kaut kādai robežai nav slikti, bet pēc brīža tas ir neauglīgi un tukši. Tur, kur ir vertikāli, un tur, kur tā vertikāli šķērso mūsu dzīves horizontāli, tur ir patiesa kristietība, tur rodas draudze. Un es gribu pateikties jums, ka caur jūsu ziedošanos, atbalstu daudzās vietās Latvijā tiek veidotas tās krusta zīmes. Nevienmēr tām ir jābūt fiziski redzamām, bet tur, kur kāds BPI students aiziet un kalpo draudzē un savieno šīs divas līnijas un nostājās tajā krustpunktā, tur notiek kaut kas svarīgs. Un paldies visiem, kas caur šiem gadiem esiet daudzās vietās Latvijā, kur jaunas draudzes tiek dibināts, kur vecas draudzes tiek atjaunotas un vadītas, kur cits kalpošanas tiek darīts. Paldies jums, ka jūs esat palīdzējuši zīmēt krusta zīmi daudz kur Latvijā, un tas centrs ir atrasts. Paldies, ka jūs to dariet. Jūsu atbalsts arī uz priekšu ir ļoti svarīgs. Nolieksim galvas lūkšanā. Svētais mūžīgais Dievs, paldies par šiem cilvēkiem. Paldies, ka savā žēlastībā tu mums dod šos izaicinājumus, pamudinājumus, kurus mēs pat nespējam izskaidrot, kā var izdarīt. Mēs nevaram to pamatot nekādās tabulās un aprēķinos un definīcijās, bet tas ir tavs pamudinājums, kuram mēs nespējam atteikt. Ļauj mums aizvien nomanīt šo tavu balsi un būt tam atvērtam. Un paldies, ka tu neizvēlies pilnīgus cilvēkus, bet tu izvēlies atvērtus cilvēkus. Mēs tādu vēlamies būt, lai caur mums tava krusta zīme var būt redzama un darboties daudzās vietās Latvijā un katra cilvēka sirdī un dzīvē. To mēs lūdzam Jēzus tavā vārdā. Āmen.